Dailes teātra administrācijas vārdā. Un te ir, cik trūcīgi aktīvi šoreiz savākti. Viss ir apvienots vienā konvertē. Kādām vakariņām sanāks. Es jums arī gribu teikt paldies, ne tikai par to, ko jūs mums iemācījāt, jo, protams, ka tie bija tie paši pamati un visu mūžu tie mums ir noderējuši, bet tāpat kā Andrejs Žagars teica, man ļoti labā atmiņā ir viss tas, ko es dzirdēju no jums Kinofest studijā. Tas, kā jūs runājāt par dzīvi, kā jūs mūs ievedāt tajos procesos, ne tikai kas notiek uz skatuves, bet kas notiek dzīvē. Man tas bija ļoti svarīgi toreiz, un tas man ir iespiedies atmiņā uz visu mūžu. Un tāpēc es jūs varu saukt ne tikai par pedagoģi, bet tiešām par skolotāju. Matīs kundzei es pirms vairākiem gadiem, pirms pāris gadiem, atdāvināju mazu dzeltenu papīru, kurš bija rakstīts 1973. gadā, tātad tagad jau pirms 40 gadiem, un tur bija ļoti skaidrā rokrakstā un ļoti skaisti uzrakstīts, kad jūs visi būsiet labi aktieri, es varēšu atpūsties. Es domāju, ka tas skan arī priekš jums visiem. Matīsiņ, jūs zināt, ka es jūs nekad neesmu uzrunājis uz tu, un nekad neesmu uzrunājis Aina vai Matīsa. Es jūs pazīstu no 14 gadu vecuma, un esmu kopā gandrīz dienā līdz šim brīdim. Dažādos dzīves peripētijās. Un es jums gribu pateikt, ar mūsu viedu cilvēku tādām domām, ir tādi cilvēki. Sirds dziļi, dziļi. Es nezinām, kad viņi smejas un kad viņi raud. Bet, kad viņi strādā, viņi ir kā stabulas. Un stundu čuksti pārvērš mūzikā. Viņi strādā ar mīlestību. Viņa ir saskaņā ar sevi, ar mums visiem un ar Dievu. Paldies, skolotāji! Mīļā Matīs, skaistāk kā Anita Drūbe es nespēju Boris ir mans ļoti labais plecs. Kad ir 44 sievietes un jāstudē izrāda, es toreiz Anotam Linijam lūdzu, iedod man vienu zēnu, uz kuru paskatīties pa brīdim. Tas nav pa jokam, tik galā vienai sievietēm 44 sievietēm. Un Liniņš iedeva man gan uz atrētnēm, gan uz sievietēm brīnišķīgu otro režisoru, es negribētu teikt asistentu, otro režisoru, mēs bijām 2 režisori. Paldies par to. Matīsiņ, es nerunāšu dzēju, to mēģināju darīt Maris Panovskis. Es arī neesmu to darījis 20 gadus, un es to nedarīšu. Starp citu, viņam šie 20 gadi ir stipri jūtami. Nē, es runāju par saturu. Vienīgais, ko es varu pateikt, es varu atkārtoties tikai, ko es apmēram pirms 10 gadiem teicu. Paldies jums par to, ka jūs un komanda, kas mūs audzināja, ļauj kaut nedaudz man līdzināties tam, ko sauc par homo sapiens. Paldies. Jā, Aina, tagad, ja drīkst, tad